Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Joris Saukāns. Eiropas Savienības ārlietu ministri nākamnedēļ tiksies Kiprā, lai spriestu, kas varētu pārstāvēt Eiropu potenciālās sarunās ar Krieviju. Eiropas Savienība apsver vairākus kandidātus, to skaitā ir Vācijas ekskanclere Angela Merkele, Itālijas ekspremjers Mario Draghi, citi kandidāti Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs un viņa priekšgājējs Sauli Nīniste. Par to raksta Britu Financial Times, atsaucoties uz avotiem, kuri bija pauduši arī to, ka Ukraina un ASV atbalstot ideju par Eiropas Savienības pārstāvja dalību iespējamās sarunās ar Krieviju. Varšavas ielās tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret Eiropas Savienības klimata politiku. Protestētāji pieprasīja referendumu, lai Polija varētu atteikties no saistībām globālās sasilšanas ierobežošanai. Demonstrāciju organizēja arodapvienība Solidarność, un tajā piedalījās opozīcijā esošie parlamenta deputāti. Likumprojektu, kas paredz šajā jautājumā sarīkot referendumu, prezidents Karols Navrodskis iesniedza senātā pirms 2 nedēļām. Tomēr šķiet, ka ieceri izgāzīsies, jo referenduma sarīkošanai nepieciešams absolūtā vairākuma atbalsts senātā, un balsojumā jāpiedalās vismaz pusē senatoru. Eksperti un amatpersonas norāda, ka Polijas vienpusēja atteikšanās no klimata politikas būtu Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpums. Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs brīdina, ka Eiropā strauji auga seksuāli transmisīvo infekciju skaits. 2024. gadā reģistrēja 106 000 gonorējas gadījumu, tas ir par 300% vairāk nekā 2015. gadā. Sifilisa gadījumu skaits 10 gados ir audzis vairāk nekā 2 reizes, sasniedzot 45,5 tūkstošus gadījumu. Visbiežāk reģistrētā seksuāli transmisīvā infekcija joprojām ir hlamīdijas. 2024. gadā vairāk nekā 200 000 gadījumu. Saskaņā ar Eiropas slimību profilakses un kontroles centra datiem, grupa, kas visvairāk slimo ar infekcijām, īpaši gonoreju un sifilisu, ir vīrieši, kuriem ir dzimumsakari ar vīriešiem. Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados Rēzeknē un Daugavpilī šodien bija apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Akciju sabiedrība Pasažieru vilciens informēja, ka pēc apdraudējumu beigām var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Šodien Latvijā tika konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons. Daugavpilī uz sanāksmi saistībā ar to bija pulcējušies civilās aizsardzības vadības pārstāvji, kā arī tika sasaukta Daugavpils civilās aizsardzības komisijas operatīvās vadības sēde. Valsts robežsardze vakar novērsa 105 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Dagdas pagastā tika aizturēts kāds Rumānijas pilsonis par 11 nelegālo migrantu pārvadāšanu ar Renault markas automašīnu. Šonedēļ Latgalē kādam vardarbīgam vīrietim par tuvošanos bijušajai sievai piemērota elektroniskā uzraudzība. Vīrietis bija ieradies savas bijušās sievas dzīvesvietā Augšdaugavas novadā, tādējādi pārkāpjot tiesas lēmumu par tuvošanās aizliegumu cietušajai personai un veicot pret viņu emocionālu vardarbību. Vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar tiesas nolēmuma nepildīšanu, tādējādi pārkāpjot noteiktos ierobežojumus. Sijā Daugavpils siltumtīkli sākot no pirmdienas veiks hidrauliskās pārbaudes jaunbūves apkaimē. Līdz ar to no 25. māja pusnakts līdz 29. māja pulkstens 16. jaunbūves iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Studijā bija Joris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio